pagalmā gaiss bija citādāks nekā citreiz. Droši, it kā čakļa, kas uzbūnēja kā nakts vientuļam programmēšanas parādniekam, sniedzās tuvāk un tuvāk no lielo vārdu puses. Bet bailes nebija manāmas LU8 toņu vardes sargiem. Ik viens, tik bezbailīgs, kā vienoties students, dodoties sesijā. Tomēr ik viens zināja, ka kaut kas nav kārtībā. Viss bija pārāk neparasts, tik ļoti parastā, oranžā zāle un koki bija atdzīvojušies. Un tā, tas tiešām bija. Un lūk, steigšu strādāt šo azimekoloģijas indesku. Pēdējā paši vilkdams, viņš teica, azimekologs, grīvei, briesmas, beidziet, jūs dumikīši, to pateicis Zimnesis patika bezspēkā. Un pēkšņi spēcīgas bankas atskanēja no vārtiem. Bēm, bēm, bēm! Viņi bija klāti. Vārti pavērās un lūk, skata pavērās azimekologs. 8 krīparu ielaids. Skats bija biedējoši vaisnīgs, bet bruņinieks. 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 Jonas Nepāris sūtīt, zeltētu, devās cīņā! Cīņa bija spraiga, taču nekas nevarēja pārspēt nepārspējamos. Vieglā uzvarā krīperi tika sakauti, cīņa pabeigta, noguruši, bet vēl aizvien bezbailīgi. LU sargi, domājot vērienīgi, kļuva par uzvarētājiem. Azimekologs nu bija izglābts.